Mani sauc Eva, un es esmu biedrības Cerību spārni vadītāja un dibinātāja. Ikdienā mūsu darbs un tāda pamatvērtība ir atbalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, kā arī jauniešiem un pieaugušiem ar invaliditāti. Šobrīd mēs esam jau tāds liels, stabils sociālo pakalpojumu sniedzējs. Mūsu pakalpojumi fiziski atrodas Siguldas novadā, Cēsas novadā, Smiltenes un Bauskas novados. Ikdienā mēs redzam tās vajadzības, kas vēl ir nepieciešams, lai mēs varētu to pilnvērtīgi nodrošināt. Un es gribu pateikt milzīgi paldies jūsu kompānijai par jūsu atbalstu, par to, ka mūs pamanījāt. Un šī naudiņa, ko mēs saņēmām ziedojumā, tiks novirzīta tieši terapijām bērniem ar invaliditāti, jo tam tāda papildus finansējuma šobrīd nav nekur no malas, un vecākiem arī nav tādas iespējas finansiāli visu nodrošināt. Ļoti svarīgs ir tas process un moments tieši bērnu vecumā, ieguldīt pēc iespējas vairāk gan terapijās, gan skatīties, kas bērnam ir nepieciešams, lai pēc iespējas vairāk viņš kļūtu neatkarīgāks, patstāvīgāks, lai augot lielākam, jau tā viņa dzīve būtu daudz kvalitatīvāka un pilnvērtīgāka. Šīs projekts vietējais līderis tiek organizēts no Narvesena puses, un mēs ar saviem kolēģiem, darbiniekiem izdomājam viņā piedalīties un arī vinnējām 1000 eiro, kuru mēs varējām atkal izvēlēties, vai lai labi iekārtot savu veikalu vidi apkārtnē, vai arī piedalīties labdarībā. Un mēs izvēlējāmies labdarību, un konkrēti Cerību spārnu biedrību, kas atrodas Siguldā. Man tas nozīmē tiešām daudz, jo es redzēju, kā viss tā biedrība sākusies no pašiem pirmsākumiem. Un cik tālu viņa ir atnākusi un cik tālu viņa pa Latviju ir izstiepusies. Līdz ar to gribējās palīdzēt viņiem un sniegt arī kaut ko no savas puses un no mūsu puses kopā ar Narvesenu. Viens cilvēks var daudz ko panākt. Mēs ar savu komandu vinnējām un piedalījāmies un palīdzējām. Un ir daudz visādu projektu, kur cilvēks varētu iesaistīt sev līdzīgi domājušos, piedalīties un kopā varētu daudz ko panākt. It sevišķi cilvēkiem, kam tas ir tiešām vajadzīgs. Es aicinu arī jūs iesaistīties un nepalikt vienaldzīgiem.